datiem, kas mums ir, mēs redzam, ka tātad no 21. gada mums ir trepīta uz leju diezgan kardināli. Neapšaubāmi, ja mēs tagad paņemam statistiku, saliekam Excel tabulā, prognozējam skolēnu skaitu, pēc 10 gadiem mums skolēnu skaita zudums būs aptuveni uz 35%. Tad nebūs 210 000 skolēni, bet būs aptuveni 170 000. Kā jums šķiet? Vai apzinoties to, mums šobrīd tomēr nevajadzētu jau sākt domāt un tā kā tu saki, zīmēt karti ar provizorisko vidusskolu tīklu, ar demogrāfijas radītājiem. Nevis tā, sākam nākamgad viss varam šīs skolas, bet tiešām uzzīmējam karti, uzbūvējam ceļus, pirmkārt prioritāri ceļus, paskatāmies par infrastruktūru un vai vispār ir vērts par to sākt diskutēt arī. Ir jāstrādā. Diskusijas ir ilgušās, piemēram, par vispār izglītojošo skolu modeļu jau 2 gadus. Ir jāsāk kaut ko reāli vēlreiz pa jaunu, darīt. Un tātad šobrīd demogrāfijā pagaidām risinājumi top un situācija pasliktinās. Reforma izglītības jomā šobrīd būtībā ir iestrēgusi. Ko darīt? Es teiktu, ka iespējams, ka viens no iemesliem, kāpēc neizdevās, ka šie procesi ir pārāk politizēti, ir daudz dažādu arī politisko interešu. Tātad, manuprāt, būtu jābūt drosmīgiem un konsekventiem iesaistām akadēmisko vidi, tās pašas augstskolas. Un es domāju, viņas ir pietiekuši kompetentas, objektīvas uzmodelēt modeļus gan demogrāfijas problēmas risināšanai norādot, ja būs vienādi stimulu mehānismi visā Latvijā būs tā, būs ar atšķirīgu reģionālu kaut kādu bonusu būs tā, nebūs nekas vispār, tad būs tā 3 varianti kā minimums. Attiecīgi modelējot arī situāciju ar skolām, un es pieļauju, ja akadēmiskā vide tā aktīvi iesaistītos, tad būtu arī viņiem attīstība, tur varētu daudz jauni doktori izveidoties, kuri uz šī pētījuma pamata tad būtiskas izveidotu programmas, uz kuru pamata tad arī politiķi varētu pieņemt objektīvus lēmumus, nevis politizētus. Tāpēc es teiktu, ka ir jāiesaista papildus resursi un noteikti, ka burtiski 1-2 gadu laikā ir jāvirzās uz priekšu šajos jautājumos.